Esmu Kristians Čaļņos no 11. klases un es pretendēju pašpārvaldes prezidenta amatu. Sveiki, jaunieši! Es esmu Pauls Krasnikovs no 11. klases un es būšu pašpārvaldes prezidenta vietnieks. Sveiki! Mani sauc Paula Selviņa un es mācos 9. klasē. Es kandidēju uz ārlietu ministres amatu. Es esmu Paula Katrīna Zeibota. Es esmu no 11. klases un es būšu jūsu partijas ārlietu ministrs. Mani sauc Orests Sknīte, es mācos 10. klasē un kandidēju uz ārlietu ministra amatu. Mani sauc Viesters Dzenis, es mācos 11. klasē un es kandidēju sporta ministra amatam. Mani sauc Rainers Arnas Unatals un esmu no 9. A klases. Es būšu šīs partijas dīdžejs. Sveiki, es esmu Emīlija Ārmane no 11. klases. Es šajā partijā būšu finanšu ministre. Mani sauc Nārs Punkstiņš, esmu no 11. klases un es būšu mūsu partijas finanšu ministrs. Es esmu Ieva Kraģe no 10. klases un mūsu pašpārvaldes komandā es kandidēju kļūt par kultūras ministri. Sveiki! Esmu Frīda Birsniece un es būšu kultūras ministre un fotogrāfe. Sveiki! Esmu Evelīna Bārtula un es mācos 11. klasē. Šajā partijā es būšu kultūras ministre. Sveiki! Mani sauc Ērlis Pļaviņš. Es būšu šīs partijas nākamais kultūras ministrs. Sveiki! Es esmu Elijas Mazula un es kandidēju uz kultūra ministra amatu. Pašpārvaldes komandās es darbojos jau 6 gadus un man ļoti patīk volejbols. Es uzskatu, ka es darbojos komandās ļoti labi ne tikai uz laukuma, bet arī ar citiem pašpārvaldes dalībniekiem komandā. Es atbilstu šim amatam, tāpēc, ka man ļoti rūp skolas labklājība, kā arī es esmu ļoti aktīvs skolas dzīvē. Es esmu ļoti atbildīgs un arī esmu gatavs strādāt komandā, kā arī es nodarbojos savā brīvajā laikā ar sportošanu un ielas vingrošanu. Es uzskatu, ka esmu atbilstošs šim amatam, jo esmu sabiedriska, aktīva un viegli spēju kontaktēties ar dažādiem cilvēkiem. Es darbojos arī Jūrmalas jauniešu domē jau 2 gadus, un es uzskatu, ka savas zināšanas varēšu izmantot arī skolā kā ārlietu ministre. Esmu piemērots šim amatam, jo man ir labas komunikācijas prasmes un spēja darboties komandā. Es savā brīvajā laikā nodarbojos ar produktu reklamēšanu, tāpēc zinu, kā runāt ar cilvēkiem. Uzskatu, ka es būtu piemērots šim amatam, jo man patīk komunicēt un strādāt komandā, kā arī man ir iepriekšējā pieredze darbojoties pašpārvaldē. Ārpus skolas es trenējos MMA. Esmu piemērots šim amatam, jo es jau 11 gadus nodarbojos peldēšanu un par šo laiku es sakrājis pieredzi piedaloties dažādās sacensībās un sporta pasākumos. Un es uzskatu, ka ar savu pieredzi es uzlabošu Jūrmalas gimnāzijas sporta pasākumus un sacensības. Jo tas ir mans hobijs, un es nodarbojos gan arī 1 gadu. Man pašam ir sava aparatūra, esmu piedalījies Kauguru svētkos un arī skolas diskotēkās. Manuprāt, es atbilstu šai lomai, jo man aizrauja matemātika un es vēlos īstenoties finanšu un menedžmenta jomā. Kā arī es būšu mūsu partijas dīdžeja vietniece. Mans lielākais vairsprieks ir programmēšana un man patīk brīvā laikā to nodarboties. Es uzskatu, ka esmu atbilstošs šim amatam, jo man padodas matemātika, esmu uzmanīgs, man padodas pareizi rīkoties finansējumu. Esmu piemērots šim amatam, jo esmu strādājusi Unas Andersonas pašpārvaldes komandā, kā arī esmu beigusi Jūrmalas mākslas skolu, kas man palīdzētu veidot patīkamus un iespaidīgus pasākumu vizuālos dizainus. Bez mākslas un citiem radošiem darbiem man patīk un arī padodas gatavot. Savu fotografēšanas pieredzi esmu iegūst Casting Bridge, kas ir aktieru atlases aģentūra. Mani ļoti interesē māksla, šie daži no maniem darbiem. Es domāju to, ka es iedarētos šajā komandā, tā ir tā, ka esmu beigusi Jūrmalas mākslas skolu un man rūp kultūras attīstība. Esmu piemērots šim amatam, jo es esmu radošs, man vienmēr ir idejas, man patīk veidot pasākumus. Manuprāt, esmu piemērots šim amatam, jo es varu ieteikt ļoti unikālas un interesantas idejas, kuras varētu izbaudīt jebkurš iebeģējs skolāns. Savā brīvajā laikā es nodarbojos ar karatē cīņas mākslu.